Smaržo tik kārdinoši, ka es ar mieru atdot pēdējo, lai to nobaudītu. Tās izgatavošanas māka nodot no paudzes paudzei. Tēvs apmācīja dēlu, tas savējo, līdz noslēpums nonāca. Garša sākas koka muciņā. Tas ir sens maiznieka amatu stiķis, kur izmanto īsti latviskas rūdzmaizes gatavošanā. Tad mīklas mīcīšanas brīdis, kad maizes dvēsele tiek ievietota maizes klaipā. Mīkla veidojas par klaipiņu pēc kukulīšu veidošanas ar rokām. Klaipiņš tiek samīļots un veidots tik ilgi, kamēr meistars jūt gatavs. Tad ceļš uz krāsni. Smarža liecina, ka maize ir gatava un prasās laukā no krāsnes. Nopietna, spēcinoša, kā mājās cepta, latviskā rupmaize.